gan stacionāro, gan ambulatoros pakalpojumus. Slaidi iet uz priekšu, ja jūs redzat. Ja? Gatlabi. Ļoti būtiski ir arī neatliekamā medicīniskā palīdzības funkcija, kas darbojas nepārtraukt, un papildus ārstniecībai slimnīca iesaistās arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanā un jauno ārstu rezidenta apmācībām, tātad veidojot nākamos veselības aprūpes speciālistus. Slimnīcas darbības apjoms ir ievērojams. Katru gadu stacionārā tiek ārstēta ap 14,000 pacientu. Tas parāda gan iedzīvotāju uzticību, gan arī šo slimnīcas nozīmi reģionā. Gada laikā tiek veiktas aptuveni 8,500 ķirurģiskas operācijas, tostarp arī dienas stacionārā, kas ļauj pacientam ātrāk atgriezties ikdienas dzīvē. Dzemdību nodaļā pasaulē nāk ap 850 jaundzimušo, kas arī apliecina šo stabilo profesionālo perintālo aprūpi. Svarīgi uzsvērt, ka slimnīca piedāvā arī vairākas unikālas operācijas, ne operācijas, bet ārstniecības un rehabilitācijas programmas ārpus Rīgas, piemēram, mugurkaulu ķirurģiju, asinsvadu ķirurģiju, mikroķirurģiju, kā arī subakūtu rehabilitāciju, kas palīdz pacientiem atgūt šo funkcionālo spēju pēc smagām saslimšanām vai operācijām. Un te vērts pieminēt, ka es esmu absolūts savas pilsētas un slimnīcas patriots, un tāpēc vietām izskan vārdi ievērojams, unikāls un tā tālāk. Tad slimnīcā darbojas 18 specializētas nodaļas, kas aprīkots ar mūsdienīgām tehnoloģijām un medicīnisko aprīkojumu. Kopējais gultsvietu skaits ir 338 un 154 ir dienas stacionārā. Nemazāk svarīgi par infrastruktūru, protams, ir komanda. Slimnīcā strādā ap 1050 darbinieku, tostarp ap 180 ārstu un vairāk nekā 380 vidējo medicīnas personāla speciālistu. Par misiju, vīziju un stratēģiju. Tāda slimnīcas misija ir nodrošināt pacientam atbilstošu un kvalitatīvu ārstēšanu, aprūpi un medicīnisko izglītību. Tas nozīmē, ka uzsvars tiek likts ne tikai uz ārstēšanas rezultātu, bet arī uz pacientu izglītošanu. Slimnīcas vīzija ir būt modernam, sociāli atbildīgam veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ar augstu gan pacientu, gan darbinieku apmierinātību. Un tas tik tiešām tā arī ir, jo jau vairākus gadus gan pacienti pilda šo apmierinātības aptauju, gan arī darbiniekiem anonīmi lūdzu pildīt labbūtības aptauju. Strateģiski slimnīca fokusējas uz pieejamu veselības aprūpi Kurzemes reģionā, cieša sadarbība ar augstskolām un izcilu ārstniecības kvalitāti, kas nodrošina motivētu un ko nodrošina motivētu un profesionālu komandu. Pāris vārdos par slimnīcas vēsturi. Tas slimnīcas pirmsākumi meklējam kādreizē Liepājas pilsētas centrālā slimnīca. Mūsdienīgā slimnīcas ēka tika atklāta 1886. gadā, tā kad šogad svinēsim apaļus 40 gadus. Šis bija nozīmīgs solis reģiona veselības aprūpes attīstībā. 2007. gadā slimnīca tika reorganizēta par SIA Liepājas reģionāla slimnīca, iegūstot mūsdienīgu pārvaldības modeli, un 2011. gadā atzīmēt šo 25 gadu jubileju tika veikta plaša rekonstrukcija un modernizācija, kas būtiski uzlaboja gan infrastruktūru, gan pacienta aprūpes kvalitāti. Pāris vārdos par viennozīmīgi man mīļāko nodaļu slimnīcā, tas ir operāciju bloks. 2012. gadā operāciju bloks ieguva modernu un mūsdienīgu izskatu un no 11 operāciju zālēm tika samazināts uz 7 operāciju zālēm, no kurām 6 zāles atrodas operāciju blokā, 4 ir plānu zāles, darba laiku no 8 līdz 16, un 2 ir akūtās zāles ar darba laiku 24/7. Un viena ir zāle, kas atrodas dienas stacionārā. Šeit operāciju bloka komanda, bilde no pagājušā gada vasaras sporta spēlēm, kur startējam ar nosaukumu Asiņainā mērija. Man liekas, ka diezgan atbilstoši operāciju blokam. Operāciju blokā tātad mēs esam 55 darbinieki, šobrīd strādā 14 operāciju māsas, 6 māsu palīgi, un operāciju zālē strādā māsa un māsu palīgs. Ja, tā kā es zinu, ka ir slimnīcas, kur strādā 2 māsu operāciju zālē, mums šāda greznība nav, mēs personāla trūkuma dēļ to atļauties īsti nevaram. Izņēmums ir akūtās zāles, tur gan ir 2 māsas, kas pa nakti paliek. Operāciju blokā ir 3 sanitāri, viens strādā dekontaminācijas telpā, viena pēc operācijas palātā un 3. ir tāda saimniecības pienākums veids. Ir viens ārsts palīgs, kur gadus 2 šobrīd
strādā operāciju blokā, un tas ir traumatologu asistents, jo iepriekš bija pieredze, kad vecākie kolēģi operē, jaunākie kolēģi asistē. Un līdz ar to tad jaunākie kolēģi traumatologi īsti netika pie strādāšanas. Nu, tad ir šis ārsta palīgs, kurš ārstam asistē, un tad jaunie traumatologi paši var darboties un operēt. Un vēl 21. gadā tad pēc nodaļu pārstrukturizācijas operāciju blokam pievienoja arī anestēzijas dienestu, kur šobrīd ir 17 anestēzijas māsu un 8 anesteziologi. Un vēl blokā tad ir mazliet nestandartiņš ir datu ievads operators, kurš visus uz pacientu izlietotos materiālus noraksta to sistēmā, un tālāk tad veido atskaits, ar kuru strādā gan budžeta daļa, gan statistika. Un operāciju blokā mums ir arī iepirkuma speciālistu asistents, kurš šobrīd darbojas ar iepirkumu, tieši operāciju bloku iepirkumiem. Un es operāciju bloku vadītāju. Tas ir par bloku, un tad ir traumatologi, kas ir mūsu ikdienas ciemiņi. No 4 plānu zālēm 2 strādā traumatologi. Protams, arī akūtajā zālē un pie nepieciešamības arī jebkuru citu profilu zālē. Un, kā saka mūsu traumatologi, ka viņi būtu, kad Liepājas slimnīcu vajadzētu pārdevēt par traumatoloģijas slimnīcu, jo viņi gatavi operēt visur un vienmēr tikai iedodiet viņai zāli un traumatologi būs klāti. Operācijas tāda veids 5 traumatologi un ir pievienojušies 3 traumatoloģijas rezidenti. Pagājušā gadā traumatologi veica ap 1800 operācijas, tad gan akūtas, gan plāna. Lūk, un šeit tad arī pārslēdzamies uz prezentācijas tēmu par vienreiz lietojamiem implantiem traumatoloģijā. Mazāk no teorētiskās, mazliet tikai pieskaršanos, vairāk no praktiskā skatu punktu, jo es esmu totāls praktiķis un šī regula, kurai mazliet pieskaršos uz 175 lapām, man mazliet dzen izmisumā. Tad mazliet pieskaršos, bet vairāk runāšu no praktiskā. Tad kāpēc šī tēma ir aktuāla? Jo vienreiz lietojamie implanti ir kļuvuši par ikdienas traumatoloģijā, tas regulējums ir kļuvis stingrāks un tas ietekmē ikdienas lēmumus. Klīniskā realitāte nevienmēr sakrīt ar normatīvo teoriju. Šajā gadījumā bieži vien viena situācija tiek interpretēta atšķirīgi atkarībā no profesionālās lomas. Tas pats implants var nozīmēt ko citu ārstam, kaut ko citu māsai, kaut ko citu atkal sterilizācijas darbiniekam. Un, protams, potenciāli riski pacientam un ārstniecības iestādei. Tātad, kas ir šī Eiropas Savienības medicīnas ierīču regula 2017/745? Tā ir Eiropas Savienības regula, kas nosaka vienotus noteikumus medicīniskām ierīcēm, jeb implantiem šajā gadījumā. Tā ir spēkā kopš 21. gada, un tās galvenais mērķis ir pacientu drošība. Un regulas pamata princips, tātad regula prasa, lai katra ierīce būtu droša un izsakojama, un lai būtu skaidrs, kurš par ko atbild. Vienreiz tātad kas vienreiz lietojams ierīce implants, kas ir regulas izpratnē, tātad vienreiz lietojama ierīce nozīmē, ka tā ir paredzēta vienai lietošanai. Lietošanas nosacījums nosaka ražotājs, atkāps no tā nav ikdienas risinājums, bet tie ir izņēmumi. Implants regulas izpratnē ir augsta riska ierīce. Tas nozīmē augstākas prasības un mazāk pieļaujamās, mazākas pielaides kļūdām. Ko nozīmē atkārtot apstrādi? Ja vienreiz lietojama ierīce atkārtot apstrādā, juridiski tas vairs nav tas pats izstrādājums. Persona vai iestāde, kas to dara, uzņems atbildību, jeb pēc regulas kļūst par ražotāju ar visām no tā izrietošām sekām, dokumentāciju un tā tālāk. Ideāla situācija pēc regulas ir skaidrs procedūras, dokumentēt lēmumu, definēt atbildi. Tātad ideālā pasaulē viss ir skaidri aprakstīts, dokumentēts, taču realitātē bieži vien ir sarežģītāk kā dzīvē. Tātad, kā ir reālā situācija, kad operācijas laikā lēmumi ir jāpieņem ļoti ātri, nevienmēr ir iespēja konsultēties, analizēt, studēt regulu. Tad šajā gadījumā aprakstīšu vai apskatīšu vairāk situāciju, ka aptvērts ir vienreiz lietojams implants, taču tas netiek implantēts pacientam. Un kas notiek ar šo implantu tālāk? Tātad, kas ir tas, kas to ietekmē? Ir ražotāja noteikumi, norādījumi, tad ir nākošais ir šī regula, un vēl kas ietekmē ir realitāte un iespējams, sauksim par slimnīcas spiedienu.
ne tikai komunicēju ar kolēģiem par šo tēmu, bet es arī izveidoju nelielu anketu, kur es lūdzu atbildēt uz jautājumiem par šo implantu atkārtot lietošanu. Tad aptaujā piedalījās operāciju māsas, piedalījās traumatologu un sterilizācijas nodaļas darbinieki. Sākotnēji sadalīja kolēģi stāžu no līdz 5 gadiem, no 5 līdz 10, 10 un vairāk. Tad viennozīmīgi lielākā daļa mums ir 10+ gadi. Jaunu kolēģi praktiski nav. Man ir viena operācija māsa un jaunie rezidenti pārējie. Visi mums ir pieredzējuši stāžu. Aptaujā tika tad uzdots atvērts jautājums par implantu vispārīgi, kur gandrīz vienbalsīgi dažādās interpretācijās kolēģi minēja, ka implants ir vienreiz lietojams, implantējams pacientā, nav pārstelzējams un vienmēr ir utilizējams. Dažas no izrakstīja. Tad uz sekošo jautājumu, kad implants skaitās lietots, lielākā daļa minēja, ka pēc atvēršanas, taču bija arī atbildes, ka tas tiek lietots tikai tad, kad ir nonācis ķermenī. Man ir pamatots aizdoms, ka tas ir ārsta atbilde. Un pārsteidza atbilde par šo te, cik ikdienā jūs domājat par regulu, ka liela daļa teica daļēji vai regulāri domā, gan mazliet šaubos, jo šobrīd vidējiem personālam netiek tā regula nedz uzspiesta, nedz prasīta. Vēl vairāk gribu teikt, ka lielākā daļa operāciju māsām par šādu drīzāk nemaz nenojauš. Par to zinām mēs, kas tos implantus pērkam, par tiem, kas gatavo specifikāciju, protams, sterilizācijas vadītāji, iespējams ārsti, bet tālāk paskatīsim, ko par to domā ārsti. Tad arī kā atvērtu jautājumu minēja situāciju, kurā operācijas laikā tiek atvērts stieņas, bet netiek izmantots pacientam. Šeit izskatās tāda, kā atbildēs izskatās tāda kā saspēles starp operāciju māsu atbildēm un ārstu atbildēm, jo ārstu uzskata, ka sterilizācijas nodaļa noteikti dara brīnums, stieņas uzbur sterils un viņa atkal ir pirmreiz lietojama. Es gan ceru, ka tā ir tāda kārtīga uzticība kolēģiem, pie kā mēs vairākus gadus esam strādājuši, lai būtu šī savstarpējā sadarbība operāciju blokam, ārstiem, sterilizācijai, jo ik viens, kurš strādā operāciju blokā vai sterilizācijā, zina šo mūžīgo, kurš vainīgs meklēšanu. Bet mūsu gadījumā šobrīd es gribētu teikt, ka kolēģi ļoti paļaujās uz sterilizācijas darbu un zina, ka tur viss būs. Tad lielākā daļa minēja, ka stieņas tiek norakstīts un utilizēts, bet mazāka daļa minēja, ka tas tiek atkārtot sterilizēts. Ir reizes, kad pēc operācijas ienāk ārsts un izklāstot to situāciju, stāst, ka ir atvērts, iespējams, nepareizs implants, iespējams, nepareizi izmēra implants, ka tas ir tikai izņemts no iepakojuma. Vai reizēm varbūt iepakojums ir bijis bojāts. Un šādos gadījumos es sazinos ar sterilizācijas nodaļas vadītāju, izstāstu situāciju, nosūtu stieņu sterilizācijas nodaļu, apzinos, ka tādā veidā es mazliet noņemu atbildību no sevis un uzveļu savukārt to sterilizācijai. Bet taču zinu, ka mūsu sterilizācija strādā pēc labākās sirdsapziņas un viss dara tā, kā tas tiešām jādara. Un tad, respektīvi, šeit es atbildēšu ar sterilizācijas vadītājas Ivetas vārdiem, Ivetēs veiciens. Jau uz paša implanta nav tā lietošanas pazīmes, kas ir virsmas bojājums, skrāpējumi, dobumi nav pildīti ar ķermeņa šķidrumu, audiem, to paliekām, ir iespējama un zinām implanta apstrādes metode pēc ražotāja norādījumiem, vai ir izējot no implanta materiāla un konstrukcijas īpašībām, tad to pārsterilizē. Cita lieta ir, ja tas implants ir redzami asiņains skrāpēts, var saprast, ka ir mēģināts vai ir bijis ievietots pacientā. Un arī ir situācijas, kad ārsts skaidro, ka īsti nederēja izmērs, viņu tikai mazliet ielika, varot taču nomazgāt. Un atkal sterilizācijas nodaļa to taču var uzburt kā jaunu. Un šādi implanti gan tiek norakstīti uz pacientu. Tās ir lielākas operācijas izmaksas. Tas ir līdz ar to mazāks ārstu atalgojums, jo Liepājas slimnīcā mums tos atalgojuma sistēma ir mazliet tāda, kad ārstiem ir jādomā, ar ko viņi kā strādā. Skaidrojam statistikā arī, kāpēc tur uz vienu pacientu, piemēram, ir 2 implanti. Tad nākošais ir, mēs sūtām firmai uz vienu pacientu atkal 2 implantus, un atkal tas pats riņķa dans, ka mēs stāstam, kāpēc, kad ir kļūdaini, un tas ir atkal mūsu ziņā. Ar plāksnēm un stieņiem tā kārtība ir skaidra un atstrādāta. Es nemāku komentēt, kas notiek ar skrūvēm, kuras tiek operācija laikā piemērīts. Reizēm ir, kad ārsts mašīna nedod mazāk, šo dod lielāku, jo tā atrodas komplektos. Mums šobrīd nav sterils skrūvs, mēs izmantojam atkārtoti lietojums, kas ir jau instrumentu komplektā.
Un tad ir no katra izmēra vairākas skrūves, un pēc operācijas mēs tās papildinām. Nu, protams, ja mēs redzam asiņainas, tad mēs tās norakstam, un atkal tieši tāpat skaidram, ka pēc vairāk skrūves nekā rentgenā, nekā ārsts ir ziņojis. Un tad tas pats atkal tas process, kā ar vairāk norakstītiem stieņiem vai plāksnēm. Taču, ja tā skrūve nav vizuāli asiņaini, tad mēs tās sūtam, tāpat konteineru sterilizācijas nodaļu, cerot uz ārstu godprātību un mazliet arī uz to sterilizācijas būru spējām, ka viņas spējas tur paskatīt, un ja arī nepamanīs, tad viņas atkal uzbūs kā jauns. Mēs tāpat līdzīgi kā traumatologi. Un tad uz jautājumu, vai implants drīkst tik atkārtot sterilizēts, lielākā daļa atbild, ka nē. Bet apmēram 2/5 daļas saka, ka jā, vai atkarīgs no apstākļiem. Un šie apstākļi tad ir tie iepriekš minētie. Tad atver nepareizi implantu, nepareizi izmēru, bojāts iepakojums, nokrīt pie zemes, ja, kad vai uz zemes, tā arī var būt. Un šie gadījumi tik tiešām nav viennozīmīgi un tiek vērtēti un izskatīti individuāli. Ja implants nav mēģināts ievietot pacientā, tam mehānismu bojājumu redzam asiņu nav, tad tas tiek atkārtots, sterilizēts un lietots atkārtoti. Un tāda arī ir šī brīža prakse mums šobrīd slimnīcā. Tālāk es jautājumus sadalīju pa grupām. Bija traumatologiem, bija māsām un bija sterilizācijas kolēģiem uz jautājumu, vai implants, kas nav implantēts pacientā, rada risku. Ja tas tiek atkārtots, sterilizēts un lietots pacientam, apgalvo, ka nē. Traumatologs saka, ka nē, taču uz jautājumu, kurš risks tiek uzskatīts par būtisku, viņi min vairāk šo mehānisko drošumu. Ja, tad, respektīvi, metālu atkārtoti sterilizējot, ir tas metāla nolietojums. Kaut arī, kā atbilde bija šis infekcija risks, bet lielākā daļa minēja šo mehānisko nolietojumu. Un uz jautājumu, vai Eiropas regula ir reāli izpildāma traumatoloģijas ikdienā, tad spilgtāko citātu esmu norādījusi, kurš atspēgļo reālo situāciju, grūti atbildēt, jo bieži vien implants, kas sākotnēji ir paredzēts, mēdz būt par lielu mazu konkrētam pacientam, ko saprot tikai operāciju gaitā. Un jau to izmantojot, jo tikai izmantot, jā, un ja tas netiek atkārtot izmantots, tad tiek izšķērsti līdzekļi. Tas nozīmē, ka mūsu ārsti domā par šīm operāciju izmaksām. No vienas puses mazliet skumīgi uzskata, ka ārstam būtu jāārstē, bet no otras puses atkal forši, tāpēc, ka tā ir tā mūsu sadarbība, ja, viņi ieklausās, un mēs atkal esam bišķi tie cipari cilvēki, un es esmu vispār tāds vidutājs starp finansēm un starp ārstiem. Nākošā grupa bija jautājumi operāciju māsām. Es iekļauju jautājumu, vai viņām ir skaidrs vadlīnijas, kā rīkoties ar neizmantojamiem, vienreiz lietojamiem implantiem. Puse atbildēja, ka jā. Otra puse atbildēja, ka nevienmēr. Un šeit es arī par to brīnos, jo es iepriekš minēju, ka tās par tām regulām māsa īpaši nezinu, bet šos gribētu skaidrot to, ka es vienmēr uzsveru, ja ir kādi jautājumi, nāciet, jautājiet, nezināšu, pati noskaidrošu. Un to var apliecināt gan man kolēģi slimnīcā, gan arī kolēģi citās slimnīcās, jo es zvanu un jautāju, gan noteikti Ingu var apliecināt, un izmantojam tos lielos brāļus un māsas Rīgas slimnīcā. Un arī vienā mūsu pirmajā tikšanās reizēm Gundars minēja, ka nav ko izdomāt Amerika no jauna. Ir jāzvan un jāprasa un jādalās savām zināšanām. Un tad to es ir noteikti izmantoju, un tāpēc arī māsām ir kādi jautājumi, tad es uz to cenšos viņiem atbildēt. Un nākošais jautājums operāciju māsām ir, kurš uzņemas galīgo lēmumu par implantu tālāko likteni. Pusi uzskata, ka tā ir sterilizācijas nodaļa, arī šī uzticība sterilizācijai. 1/4 daļa uzskata, ka tas ir ārsts, un 1/4 daļa saka, ka šeit jau ražotājs ir norādījis, kas notiek ar vienreiz lietojamo implantu turpmāk. Un kā beidzamā grupa man uz jautājumiem atbildēja sterilizācijas nodaļa. Sterilizācijas kolēģi min, ka vienreiz lietojamas implantus pārsterilizācija pieņem atsevišķos gadījumos. Un kā iepriekš jau minēju, ka tas ir vadoties pēc implantu šī vizuālā stāvokļa. Un kas attiec uz Eiropas Savienības medicīnas ierīču regulu, tā sterilizācijas kolēģu darbā šobrīd ir vairāk teorētiska. Kolēģi darbā taču zina, sterilizācijas nodaļas vadītāja Iveta. Šis dokuments ir praktiski pielietojams un tāpat kā ministra kabineta noteikumi. Un kā pēdējo jautājumu es visām respondentu grupām uzdevu, vai vienota šīs vadlīnijas pēc kā vadīties, tad visi viennozīmīgi saka jā. Un es uzskatu, jā, ka šobrīd tā
Eiropas regulas vēl ir tādā kā kaut gan darbojoša, bet vēl tādā kā procesā, tad ir vēl papildus jautājumi. Ir kaut kāda vēlme, nezinu, apiet, pielāgot, jo tā situācija operācijas zālēs, var būt ļoti, ļoti dažādas un pēc šī vadoties. Tālūk, es esmu diezgan ātri izskrējis cauri. Varbūt ir kas, kaut gan nemaz tik ātri nav. Paldies, Agnese. Ļoti interesanti pieeja lekcijai, tieši noskaidro kolēģu domas. Un tas